Karič kaut ko jums pafilmēšu, ko es darbojos pa garāžu. Principā 92. kā stāvēja, tā stāv. Un pats galvenais, ko es te esmu sakomplektējis, principā gandrīz visu dzesēšanu. Notrē, kur mums ir tas intercooler radiators, par ko es runāju iepriekšējā video. Not un vēl es te šancējos, jau esmu izjaucis. Trojkai, F-kai, mainu ķēdes. Kur viss komplektiņš ir, jau noņēmu. Koreči viss ir salikts, vajadzētu tādu piedarbināt. Tagad iet. Kas to skaņu? Tā ņindzas. Kā vienmēr, sen nav bijis neviens jauns video. Tad kaut kā saņēmos un karič kaut ko jums pafilmēšu, ko es darbojos pa garāžu. Kas man te labs notiek? Nezinu, ko es varu 92. parādīt. Principā 92. kā stāvēja, tā stāv. No izmaiņām, kas man ir, tas ir uztaisīts downpipes, sametināts, jāietin ir leņtā, var likt virsū, un tad vēl vajag geitam uztaisīt, un tad atliks tikai izpūtē, bet izpūtēju, to es pagaidām netaisīšu, jo tur vajag tikt galā ar kardāniem, bāku, visu hadeni. To es beigās uztaisīšu. Un pats galvenais, ko es te esmu sakomplektējis, principā gandrīz visu dzesēšanu. Notrē, kur mums ir tas intercooler radiators, par ko es runāju iepriekšējā video. Rekur, tā viņš mums izstās, rekur izvadi. Paņēmu stoku radiatoru, stoku ventilātoru, izvads viens un izvads otrs. Kā reiz viņa čotka būs. Viens būs šeit uz turbīnu augšā un otrs būs uz šejieni augšā. Un vēl nopirku šo te trubu ar visu blowvārstu, silikonu, nekur šitādu trubu gatavu. Vienīgi, kad tā kā man te nāk cits dzinējs iekšā, šitas ir uz N54, N55 dzinēji, tad man te drusku viņš nedara, bet nekas, es viņu tur nozāģēšu, pārmetināšu to līkumiņu savādāk. Principā viņš man stāvēs kaut kā šitā, un tad tur uz leju ar silikonu savienosies. Te man vēl vajag te nopirkt termostatu. Termostatu likšu no Dublovanusa, lai man sanāk izvadi uz šādiem galiem, lai es varu likt tos fiksos savienojumus. Un vēl, lai man netraucē, jo M50 rekur sanāk, kad priekšā ir vanas, tad vajag ar trubu
kas iet uz leju. Un tāda ir M52, M54 dubla vanusam. Jā, un te vēl vajag uztaisīt, izvirpot, nezinu, šitien tādu gradzenu, jo tas nāk uz taisnu plakni. Jā, tad es varēšu likt trubas uz ātrējiem tiem savienojumiem. Tad kur man jau ir bačoks nopirku. Principā, respektīvi, es lasu visu dzesēšanu kopā. Un, kad es viņu būšu salasījis, tad droši vien uztaisīšu video, kā es to visu saskrūvēju kopā, jo šodien domāju, ka es to nedarīšu, jo man ir citi darbi. Kaut kā tā ar 92. Jā, un pabeigts dzesēšanas sistēmu. Tad man paliks stūres pastiprinātājs un degvielas sistēma. Jā, un tad tikai provodka. Tad tikai paliks provodka. Blīn, īstenībā baigi mazi palicis. Nezinu, kur ir eļļas radiators. Mēģināšu viņu šādi te izvietot. Bet nezinu, izdosies. Ja neizdosies, tad kaut kur es viņu citur novietošu. Jā, un ja kāda interesē šāds te interkūlers, viņš ir 335. benzīnieka, bet viņš dara arī 2-niekiem, 3-niekiem dīzeļiem. Kādam ir 3-litrīgs E90, viņš laikam bija E9, E91, E92, E93, un kaut kādām pirmajām sērijām vēl viņš darēja. Ja kādam vajag, kā saka, var uzrakstīt, var palīdzēt mums, kad dabūt, jo viņi diezgan dārgi maksā, bet es atradu vienu vietiņu, kā var apiet sistēmu un dabūt drusku lētāk. Kaut kā tā, tas pa E90, 92, kas te notiek un kā notiek. Un vēl es te šancējos, jau esmu izjaucis trojkai, F-kai, mainu ķēdes. Kur viss komplektiņš ir, jau noņēmu. Diezgan ātri izdevās nojaukt. Te laikam nekā neredz. Jāpaņem gaisma. Viss ir nojaukts. Principā vēl visu detaļu man nav. Bet es varētu kaut ko pafilmēt, kā es lieku kopā. Daru es to, principā, tādam dzinējam pirmo reizi. Nopirku sākumā štrumu. Zelta vārtu štrumu, ar ko mēra. Lūk, šitāds indikators ieskrūvēju, un principā šitā arī stāvēja viņš. Jo labāka ķēde, jo indikatoram jābūt vairāk ārā. Man bija pilnīgi iekšā, precīzi šitā patās, kā ir. Vispār nebija pabīdies ārā. Un tas nozīmē, kad ķēde ir izstiepusies un ir jāmaina. Jā, šitis štrums 2 sotaki pāri, 2 sotaki prasa. Man izdevās dabūt lētāk un pat OM oriģinālo. Un tad vēl, jā, man nav metkām. Bet ar metkām, pieņemsim, šitas, nezinu kāpēc, man viņš neatpas. Acīm redzot, tā, kur man gaisma ir. Acīm redzot, kad tie dzinēji atšķirās, jo tapiņai bija jābūt šeit. Un tad šiten vari nofiksēt kloķeni metkas pozīcijā. Bet bez viņa arī var salikt. Vienkārši ir jāsaliek
jāuzliek spārarats, jānofiksē, un tad tikai augšējais zobrats jāpievalk. Bez viņa var iztikt, bet, nu, čotka jau būtu, ka viņš būtu. Saliki visu kā vajag, un ir. Nu, kaut kā tā kā, tad es jums te kaut ko pafilmēšu, kā es skrūvēju kopā. Nu jā, koroče, ķēdēji nobraukums ir 32 vai 33 tūkstoši. Publi, 32. 330. Koroči, to es beigās, kad saliksim, piešķilšu, precizēšu, bet 300 pāri tūkstoši nobraukums. Īstenībā diezgan labi nogājis, jo tās ķēdes parasti tik ilgi neiet. Un smieklīgākais jau ir, ka šīs te divas ķēdes uz sūkni un šī pirmā ir normāls kārtīgas ķēdes. Un šitā te, kura parasti trūkst, es smējos divriteņu ķēdi. Un te vienā brīdī paņēmu, rekur, Ivo Tirčikam. Paskaties. Ir arī divriteņu ķēde. Labi, tas ir no mopēdiem, no mazās kvadriņas, bet, nu, dari virsū. Nu, tā reku man viss tas komplektiņš ir. Salīdzināju šo sliedi pēc koda nevarēju dabūt. Tad ņēmu tā kā pēc mašīnas, tad iznāk dabūt. Viņa ir drusku savādāka, bet tā kā pēc caurumiem visu salīdzina, tad viņa ir principā tāda pati. Nu, kaut kāds te ir minimāls atšķirības, bet es domāju, tas neko neiz. Un šito arī, kad ņēma pēc koda, viss kods tas pats, un viņa ir savādāka. Viņa visticamāk, kad ir kaut kāda universāla trīniekam dara, jo reku ir dažādi caurumi, te ir dažādi caurumi. Dara gan. Nu, tā kā man te pietrūkst šī ķēde un augšā zobrats, tad šodien es nekā nedarīšu. Rītdien man būs tas, tad nākšu rītdien šancēt. Tad, kā jums kaut ko pafilmēšu, blivslaiks. Jā, rekur pulsā man masas vats jāuzliek ir. Jāpasūta jauns. Un šī te truba. Standarta opcija visiem viņas plīst kopā, izkaltas plasmas, karteru ventilācijai. Vārstuvāk, blīve, Korču viss salīdzināja, viss pagaidām man dara. Jā, vajag zobratu ķēdi, tos 2 štruntus. Un sūtīju. Rakstīts bija, ka komplekts, oriģinālās 6 eiro. Sprauslām šeibītas, bet kāds tur komplekts, ka viņai viena, nezinu. Koreču jāapsūta vēl ir 3. No, tā kā šodien es metu mieru, tiekamies nākamajā kadrā, kad jau man viss būs, tā kā davai. No, nākamā diena. Esmu dabūjis visas detaļas, vajadzīgo ķēdi, zobratu, tad rekur sprauslām gredzentiņi, un papildus rekur masas vats, un tā truba. Viss ir OM, oriģināla ražojuma, izņemot masas vadu, nu nevarēja atrast oriģinālo, to kodu vadīju, nevarēja atrast. Bet, nu, es esmu arī ličis šos, viņi labi strādā. Šī nav oriģinālie, nu, tie ir Bosch. Un šitas ir Corteco. Pārējais viss ir oriģinālais. Te drusku bardaks man sakrājies jāpiekārto. Un jāatnes gaismu un sāksim lēnām likt kopā. No tā, šitās eļas sūknim ķēdei virsū.
Šeit ir kreisā vītne, nedrīkst aizmirst. Uzlikt sliedes, spriegotāju, zobratu. Viss ir salikts. Jāuzliek būs tagad augšējā ķēde. Rekus sprausliņa nomainīja, kas spricē eļļo ķēdi. Principā īstenībā šitā ķēde, viņas īstenībā gandrīz varēja nemainīt, jo vecai ķēdē bija tieši tāda pati te luftīte. Un jauna ķēde, pasties kāda luftīte. Un šeit, principā, čučuļ tik bija drusku vairāk ārā tas spriegotājs. Man liekas, ka šīs ķēdes varētu pat noiet 1 miljonu. Un problemātiskā ir šī augšējā. Tagad uzlikšu to, un tad visu šo vajadzēs pārvilkt ar ņūtoniem un varēs likt virsū vāku. Kaut kā tā es te darbojos. Uz jaka jāieslēdz, pazuda. Vajadzētu viņu pa vakariem salikt, un tad varētu mēs viņu brīvdienās kopā piedarbināt. It kā liekas darba daudz, bet pasties, ka kaut kā dara lēnu garu, viss baigi forši iet uz priekšu. Kaut kā tā, likšu augšējā ķēdi, tad man jālaiž mašīna lejā. Tur mums nāks šī te. Jāizpēta, kā viņa te jāliek ir, kur ir bijušas skrūves pa vidu. Ticamāk jau pa vidu. Vēl bija fiška, šitam zobratam jāapskatās. Eļas sūknim ir puses zobratam, rekord. Ir rakstīts front, tas ir priekš. To otrādāk nevar uzlikt, jāapstās, kā šitas stāvēja. Man vecie ir nomarķēti, tad jāapstās. Jo viņiem diezgan bieži mēdz būt zobiem viena pusīte slīpāka kā otra, bet te izstās, kad ir viss ir pilnīgi vienāds. BMW, viss tā kā nāks nomainīt ķēdi, kāds domās, kad 300 plus mums ies 1000 vēl oriģinālā, bet nē, mēs oriģinālo visu liekam. Kaut kā tā jāliek šis virsū, uzlikšu un tad pieslēgšos. Tā, šī gaisma izsēdās. Tā mums šokāk spīd. Tā. Viss man ir salikts. Koreču jāpārvalk viss ar ņūtoniem, ar atslēdziņu. Nezinu, kā kurai skrūvē te ir 20. Tur augšā slēdējām ar 20. Te bija 10 ņūtoni, te bija 60. Sūknim. Koreču aizmirstās jāpaskatās. Tam spriegotājiem laikam bija 70. Labi, to es visu apstīšos, precizēšu. Pārvilkšu. Pievelku, iemarķēju, pievelku, iemarķēju, un tādējādi es neko nepalaidīšu garām. Savilkšu, samarķēšu un parādīšu jums, kāds izstās. Gan diži tur nebūs ko rādīt, un tad liksim virsū vāku, pēc tam karteri. Tad jau es domāju, ka es te tādiem lielākiem soļiem uzliksim vāku karteri. Tad es uzlikšu kārbu, salikšu visu apakšu. Un tad pieslēgšos, kad liksim iekšā sprauslas. Tā kā tā, šancēju. Tā, koreče, sūknis ir. Sūknim bija 5 ņūtoni, 90 grādi. Protams, kā vienmēr tos 90 grādus sagriezt nevar, liekas, ka novērpsies. Bet labi, es pievilku, cik varēju, un atstāju. Un, neaizmirstam, ka kreisā vītne. Tas ir, tas augšā ir, sprausliņa ir, šīta ir, tas ir, un augšā tās sliedes ir, paliek tikai zobrats. Te es lieku virsū vāku, sajūgu, ielieku metku, un pievilkšu augšā zobratu, un tad principā mēs visu apakšu te krāmējam kopā. Kā jau es teicu,
Jā, kā jau es iepriekš teicu, tā kā, let's go. No, tā vāks ir virsū. No, karters ar virsū jau ir. Tā, sajūgs virsū. Šitāds ātrais video mums sanāks. Karters virsū, sajūgs virsū, starters virsū, motors ir uz paduškām. Tagad metīsim virsū kārbu. Sametīšu visu šito bardaku. Un. Tad laidīsim lejā. Un būs jāuzliek vārstuvāks un jāsliek sprauslas, un tad būs no eļļa vēl jāielai. Tad būs stunda X, darbināsim klāt. No, tā kā es to visu sadaru, baigis te neko nerādīšu kā vienmēr. Šodien pašancēšu, rītvakarā pašancēšu un brīvdienās daliksim un sitīsim dūmā, jā. Tā kā davai, tiekamies līdz brīdim, kad mums jau būs virsū šitas šeit. Kārba ir virsū. Visas pannas, viss kardāts, visi aizsargi. Visu es esmu salicis. No, šits vakars ir beidzies. Ceturtdienas vakars. Un jā, paliek tikai vārstuvāks, sprauslas, viss no augšas salikt. Un tas sitīsim dūmā, bet šodien es beidzu. Tā kā tiekamies nākamajā kadrā, tas jau būs man rītdiena, rīt piekdiena vai sestdiena pa dienu. Redzēs, kā būs. Varbūt paņemšu rītdienu atpūtīšos un sestdien pastrādāšu kārtīgi. Es kā vienmēr gribēju tikai uzlikt kārbu un mest mieru, bet aizrāvos un saliku visu apakšu. Tā kā davai līdz nākamajam kadram. Noliekam virsū vārstuvāku. Bam! Ir virsū. Koreči visi salikts. Principā palika tikai dzinēja vāki un viss tā paībeņi, kas tur ir jāsaliek. Jā, smirklis ir klāt. Vajadzētu tādu piedarbināt. Eļļas saliec, filtrs ielikts, sprauslas ieliktas, trubu nomainīju. Visam it kā vajadzētu būt, tā kā pirmais šķīliens kopā ar jums. Mēģināsim piedarbināt. Jā, kur lai es jūs nolieku? Tā nekur atslēgas. Tepat. Tā, aiziet. Paslēgāsim aizdedzi. Lai mums sapumpē degvielu. Jā, un es bišķīt TikTokā arī samelojos. Es teicu, ka 330 tūkstoši, bet īstenībā ir 370 tūkstoši. Un īstenībā tā ķēde būtu vēl gājis, es domāju, ka 400 viņa būtu nogājusi. Un tie, kam viņas tur šķīst ārā pie 250, 300, es domāju, tur ir 100% tīti spidometri tā mašīnā. Jo šito ķēdi, viņa būtu vēl nogājusi. Līdz 400 viņa brīvi būtu nogājusi. Bet, kā saka, nav jāgaida brīdis, kad viņa pārtrūks, labāk nomainīt laicīgi. Ko, aiziet. Spiežam sajūgu, kamēr sajūgs tagad piecelsies. Tā, labi, piedarbinās, viņš iestāsies vietā. Tā, pārņemam pa jaunu.
kaut kādas kļūdas met ārā. Tā, Riča Hjustona ir problēma. Kaut ko nestrādā visi katli. Tagad iet. Kas nav kā pa skaņu? What a fucking loser. Ej, uzskaļš kaut kas. Noticējāt, ja? Tā vecais triks. Koroči jāspraus, lai vienu štekerīti uzsprauda stingrāk un aizgāja. Vienīgi būs pierājis pilns ar kļūdām tagad. To vajadzētu visu nodzēst, lai nepaliek vēsturē. Aciņu rūcināšu, sildīšu. Pačakošu, vai nekur nekas mums nesulo. Nolikšu dzeni malā. Nesulo, un ja viss ir ok, kamēr viņš rūc, tikmēr tad es salikšu visu tās plasmas virsū. Un jā, izmīsim arī, pasaka, test drive ar jums kopā. Pārbaudīsim ģēlā, un tad vēl parunāsim. Tā kā es turpinu šancēt. Jā, šitais trauslai. Sundāni vajadzētu paņemt nost un pastīties, jo uzlikts viņš bija. Tas stekers. Tad es viņu drusku tā uzspiedu. Motors reiz nomierinājās. Tā viņš drusku tā kā viens cilindrs negāja. Tā, to es pārbaudīšu un tad lieku visu klapā. No ņindzas izmalksim test drive, ja viss kārtībā. Kāds varēs atdot cilvēkam, klientam, Sigitai mašīnu. Jā, varbūt kāds, nevis varbūt, bet noteikti kāds prasīs, cik tas viss izmaksā. Principā viss oriģinālais ķēžu komplekts, visi blīvslēgi, blīves, sprauslu, tur tie, viss, kas ir vajadzīgs, un es vēl tur klāt ņēmu. Tādas lietiņas, to masas vadu, to trubu. Viss apmēram gandrīz pie 8 sotaki sanāk detaļās. Protams, ir arī lētākas opcijas, tas IVIS komplekts un vēl tur visādi analogu komplekti var krietni lētāk to visu izdarīt, bet te es gribēju un arī Sigita gribēja, lai saliek visu OM oriģinālo, lai var braukt un bēdu nezināt. Un noteikti arī kāds prasīs, cik pa darbu. Pa darbu tas ir atkarīgs, kāda tev ir ātrumkara, manuāls vai automāts, vai X-drives ir, un vēl to, vai iznāk ārā sprauslis. Ja sprauslis iznāk ārā, tad tas ir, protams, kad uzreiz lētāk. Un principā kā tādu to pakalpojumu baigi es te nevienam nepiedāvāju, bet ja kāds grib, var to izdarīt, protams, un cenu tas jārunā ir privāti. Kaut kā tā. Tad ar to arī šito vidiku mēs beigsim. Nezinu, ko es pafilmēšu nākamajā. Varbūt atkal būs kāda mēnešus, 2, 3 pauzīte. Bet ceru, kad aprīlī vajadzētu sākt kustināt žurku un paskrūvēt vēl arī 92. Tā kā gan jau kaut ko es jums vēl pafilmēšu. Jā, tā kā Daņindzas līdz nākamajam vidikam.